Pirmie pērkoni Latvijā jau ir bijuši, bet es vēl neriskēšu tomēr sēdēt uz zemes. Galvenais skrējiena dienā jābūt labai pašsajūtai. Taču, ko darīt, ja tomēr pēdējā nedēļā atgadās kādas nelielas veselības līkstas? To mēģināsim noskaidrot. Viena no svarīgākajām lietām pēdējās dienās pirms sacensībām pārāk nenoslogot organismu. To uzsver arī sporta ārste Sandra Rozenštoka. Pēdējā nedēļā īstenībā ir tāda brīva izskriešanās skrējiena. Ja? Nav nekādi sprinti, nav nekādi garās distances, lai nebūtu tas noguruma fons tieši neizveidojas, ka organismam tieši jāatjaunojas maratona distances laikā, ja, tas brīdis. Tā kā īstenībā tāda brīva skrējiena, tāda laba foršu sajūtu, 5-6 km droši vien, varbūt kāds grib vēl 10 izskriet, bet ne vairāk. Medicīnas speciālistei jautājām arī citas specifiskas lietas. Kas jādara, ja maratona nedēļā treniņā, piemēram, piedzenas kājas, samežģās potīte, un kā varētu atvieglot skrējienu tā saucamā teipošana vai, piemēram, masāža? Ja variants, ka tiešām kājas piedzīts un grūti pašam tik glāt, vienkārši, ja ir ritenis, tad vienkārši uz kādu riteņu nomainīts mazliet slodzi, ja tiešām viņas ir piedzīts. Bet var arī vienkārši paņemt pacietību līdzi un lēnām izstiprināt. Tā teikt, apskābekļot visu organismu, ļaut tiem muskuļiem arī atjaunoties. Un, protams, ka stiepšanās vingrojumi. Pēc katra tās darbošanās reizes arī, bet ja arī pa dienu staigājot cilvēks jūt, tad jāliek ledus, tas augstums, un otrs tas, ka to kāju nevajadzētu atstāt mierā. Viņu vajadzētu, pieņemt, kaut vai darbā sēžot zem galda, tur locīt, kustināt, vai arī mājās, tad tos vingrojumus, kas ir bez ķermeņa svara. Ja pēc tam vienkārši nostāties taisni, celsties pirsgalos, dažādas soļu vingrinājumus, ko cilvēks var pats izdomāt dažādot to slodzi, un pēc tam lēnām ietipināt, un tā kā tam vajadzētu iekustēties un pāriet. Teipošana, ja mēs domājam klasisko teipošanu ar tiem baltiem fiksējošiem plāksteriem, viņi, protams, var palīdzēt, jo viņi neļaus šo mežīšanos uz sāniem, ja būs tā kā potīte būs stabila, bet vēlams viņu izmēģināt pirms tam, jo būs jāpieradina kāja, mazlietiņi, tomēr vismaz 1-2 reizes pirms tam varētu. Tie krāsainie plāksteri, tie ir ārstnieciskie, jeb kinezioteipi, kurus liek, lai viņi tā kā ārstnieciski uzlabo asinsritu un tā, bet viņiem īstenībā tā viņi jāliek ir noteikti pirmdien, otrdien viņi jāuzliek citādi, jo viņiem efekts jau nav, viņi neko nefiksē, viņi tikai uzlabo asinsrites plūsmu un limfas riti, ja, tā kā viņi atvesaļo, bet tur vajag laiku. Tātad pirmdien, otrdien pēdējais laiks, ja grib kaut ko tādu uzlikt, tad jāuzliek. Masāža, tā ir tāda mazliet sevis lutināšana, bet, protams, ja jūt cilvēks, ka viņam ir saspringuši muskuļi, var to kā. Tāpat kā silta vanna. Jā, atslābināt muskuļus un masāža ar tas tādu, protams, jā, var izmantot. Noteikti ceturtdienā, piekdienā, noteikti ne sestdienā, jo tad muskuļu tonus, muskuļi arī atslāb pa daudz, un tad arī vajag ritīgi iesildīties un tā. Vienkārši dūrīt tos muskuļus, kas ir tādi saspringuši, vienkārši viņus tā kā izvibrināt, jā, un beigās tad vēl noglaudīt viņus tā kā virzienā uz augšu. Jā, un būs tieši līdzīgs efekts. Ar peldēšanos pēc skriešanas augstā ūdenī esam uzmanīgi. Nedaudz jānorūdās. Tāpat esam uzmanīgi ar skriešanu pludmales smiltīs. Ar to nevajadzētu aizrauties pēdējās dienās pirms sacensībām. Nākamreiz, jau pavisam drīz, par tehniskajām lietām, kas jāpaveic pirms maratona. Kad un kā jāizņem numurs, par distances maiņu un ierašanos laiku maratona vietā, bagāžas nodošanu un tā tālāk. Atcerēsimies, ka pēdējais kopējais treniņš gatavojoties Nordea Rīgas maratonam notiks sestdienā. Tiekamies un uz redzīti!